Šīs nav kāda servisa telpas, bet gan Rīgas Tehniskās koledžas mācību telpas. Šeit izglītojas jaunie mehāniķi. Absolvējot šo mācību iestādi, var strādāt ar jebkuru automašīnu, izņemot ar elektroauto. Skolās neapmāca, jo programmā nav paredzēts tīri elektromobīļi, bet dod ieskatu, teorētisko ieskatu, bet praktiski nedod, jo likumdošana neatļauj iet audzēkņiem pie elektroautomobīļiem vai hibrīdiem, jo tur ir augstspriegums, kas neatbilst. Pēc likuma ar augstspriegumu drīkst strādāt personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām ir atbilstoša kvalifikācija. Būtībā jaunie speciālisti koledžās tikai noskatās, kāds notiek, bet paši nedrīkst ķerties klāt pat bremzēm. Smiltenes tehnikuma skolotājs, kurš skolo jaunos automehāniķus, uzskata, ka tehnikumos pēc speciālas izglītības programmas, kas veltīta elektroauto labošanai, nav vajadzības, ko nevar teikt par koledžām un augstskolām. Tur ir vajadzīga gan fizikas zināšanas, gan elektrotehnikas zināšanas, un arī nedaudz augstāks arī atbildības sajūta un zināšanas vajadzīgas. Kas attiecās uz mehānisko daļu, jā, tā nav problēma, un droši vien būs jaunieši, kas šos te lietotos elektroauto tātad arī pašmācības ceļā, ja tā drīkst teikt, apgūs un viss notiksies. Bet kur tad servisi ņem mehāniķus? Šis ir viens no servisiem, kurš salabos elektroauto. Līdz ar to, ka jau kādu laiku elektroautomašīnas ir nonākušas otrreizējā tirgu, pieprasījums ir liels. Bet ne jau tāpēc, ka viņas vairāk lūst, bet gan tāpēc, ka mehāniķu ir mazāk. Piemēram, rindā uz salabošanu ir jāgaida kā pie tāda iekšdedzes dzinēja kvalitatīva servisa. Vidēji 2 līdz 3 nedēļas. Protams, darba paliek vairāk un vairāk, un darbiniekus meklējam caur paziņiem no citiem servisiem. Ir apmācības iespējas, mēs mūsu mehāniķus mācām. Ja redzam, ka cilvēkam tas patīk, mums arī ir svarīgi, lai mūsu mehāniķiem patiktu to, ko viņi dara. Servisa vadītājs norāda, tagad elektrobateriju speciālistiem nav tik daudz darba, bet nākotnē gan tā varētu kļūt par problēmu. Var paredzēt, ka būs tas deficīts. Jautājums ir, vai mums ir tie speciālisti, kuri varētu mācīt, kuriem būtu tas zināšanas, lai iedziļinātos tur detaļas par elektrobateriju, kā dzinēji strādā un tā tālāk par visiem niansēm. Domāju, ka pašlaik nav, bet gribētos, lai būtu. Tāpat servis ir domājis par sadarbību ar augstskolām vai koledžām, proti apsvērs iespējas piedāvāt audzēkņiem prakses vietas, lai izglītības iestādē iegūtās teorētiskās zināšanas pārbaudītu reālajā dzīvē. Uz nepieciešamību jauno censoņu zināšanas papildināt ar praktiskajām norāda arī autorezerves daļu izplatītājs Interkāra pārstāvis Armans Braško. Viņš katru gadu rīko konkursu Jaunais automehāniķis, kas pulcē vidēji 400 skolēnu, un viņa novērojumi liecina, ka skolās jau tagad vajadzētu apgūt ne tikai virspusējas, teorijā balstītas zināšanas, bet arī praksē balstītas prasmes. Šodien tās mašīnas ir jaunas, pēc 5 gadiem iespējams viņas jau būs pietiekami lietotas, lai viņām būtu nepieciešama regulāra apkope un šādi tad remonts. Valsts ir izvēlējusies iet zaļā kursa virzienā, bet atsevišķas nianses un kaut kādas iespējamas problēmas, ar kurām nāksies sastapties, tiek aizmirstas. Ja? Un viena no tām noteikti ir kvalificēti speciālisti, kas spēj nodrošināt šo te automobīļu apkopi un remontu. Uz doto brīdi tas viss ir uz autoražotāju un uz dīleru pleciem. Ja? Lai noskaidrotu, kāpēc koledža un augstskolu programmās nav iekļauta speciāla programma elektroautomašīnu remontam, devos pie metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnu zinību nozaru ekspertu padomes vadītāja priekšsēdētāja Ingusa Rūtiņa. Ir tā, ka tās ir zināšanas fizikā, pietiekami padziļināts, arī ķīmijā tā skaitā. Mēs runājam par gaitas baterijām, kas ir ķīmisks elements. Un otra lieta ir augstspriegums.
elektroautomobīlī tātad spriegumi ir no 400 līdz 800 voltiem, un pieļauju domu, ka tas maksimālais skaits noteikti nav apstājies, un tie spriegumi tikai pieaugs. Salīdzinājumam 400 voltu līdzstrāva ir trolejbusu kontakttīklā Rīgas satiksmē. Tāds pats spriegums. Tātad, tas ir ļoti nopietni. Tātad, lai automehāniķis varētu veikt elektroautomašīnas apkopi, viņam pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas zināms laiks ir jānostrādā jebkādā servisā, kur praksē pielietot visas iegūtās zināšanas, un tikai tad, kad ir uzkrāta pieredze, var turpināt mācības jau tieši par elektroautomašīnām. Šim te pieredzējušam kvalificētam mehāniķim ir nepieciešama, piemēram, vidēji 1 nedēļa intensīvu apmācību, un ar to ir pietiekami. Tātad nav tā, ka tas ir, kad elektroautomehāniķis vai tehniķis, tas ir kaut kāds brīnums, kas ir jāgatavo no pirmā kursa, viņam 4 gadi tikai par elektroautomobīlu. Tā tas nav. Bet nenoliedzami fakts ir tāds, ka tirgū šie speciālisti, viņi jau tagad ir vajadzīgi. Kā liecina Ceļu satiksmes drošības direkcijas dati, no visām pa Latvijas ceļiem braucošajām mašīnām tikai 1% ir elektroauto, proti 7000 no kopējā Latvijā reģistrēto automašīnu skaita. Vai šis cipars pieaugs? Rādīs laiks, jo, piemēram, Vācijā jauna elektroauto iegāde ir apstājusies un pat vērojams kritums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.